nightmares with my friends. I share my bed with at least more 5 men, and I don't quite understand what you found in me. But if you say that we should try, okay, maybe something will happen. But are you sure you are not the one who will dance watching Grease? Will you set me... Sveiciens visiem, kas ir jutuši līdz no pašas pirmās dienas līdz beidzamajai Latvijas izlases startu dienai Eiropas nāciju motokrosā. Šobrīd atgriežamies mājās no Holandes caur Vāciju, caur Lībeku. Esam uz Avelaina prāmi līnijas prāmja Baltika Amber. Šajā reisā brauc mājās daļa no tiem cilvēkiem, kurus esmu aicinājis, lai realizētu, ja var tā izteikties, mega projektu Latvijas izlase Eiropas nāciju motokrosā. Ir treneri, ir pavārs, ir dakteris, ir Toma Matsuka tētis, viņš arī mehāniķis, ir muzikanti Goran Gora ar draugiem, ir mūsu fani, vēja brāļi. Šovakar pajautāt klātesošajiem, kā viņiem patika strādāt šajā komandā, ko viņi ir ieguvuši varbūt šajā projektā strādājot un ko viņa prāt ir devuši komandai un kā viņiem šķiet komandas rezultāts kopsumā. Pats varu pateikt, rezumējot 2 vārdos, esmu apmierināts, esmu gandarīts par komandas dalībnieku ieguldījumu un par sportistu sniegumu. Ja neskaita dažas, varētu teikt, tikai tādas niecīgas neveiksmītes, bet tas ir viss labojams nākamajos sezonās. Tagad iešu klāt pie treneriem. Sāksim ar treneriem. Arnis Kalniņš, treneris. Neesmu numurējis treneris, ne pirmais, ne otrais, vienkārši bija Leons Kazlauskis un Arnis Kalniņš. Sākšu izjautāt tevi, Arni. Kā tev es saukšu par projektu. Projekts Latvijas izlase Eiropas nāciju motokrosā. Kā tev pašam šķiet, vai tas ir izdevies vai nav izdevies? Un, ja precīzāk, tad kas ir izdevies un kas nav izdevies šajā situācijā? Es domāju, ka pārsvarā uzdevums ir izpildīts un to, ko mēs cerējām un domājam, tas viss ir piepildījies. Un galvenais, kad rezultāts ir, viss līdz beigām nobrauc un tādās niansēs jau varētu daudz ko runāt, bet es domāju, ka mīnus mēs neuzskaitīsim, mums jāuzskaita, kad ir plusi tikai. Galvenais, ka esam desmitniekā un uzdevums izpildīts. Izstāst varbūt lūdzu par tām, tagad jau varētu arī pat atklāt kaut kādas varbūt nianses par to, gan par tiem veiksmīgajiem startiem, kas mūsu čaļiem izdevās. Kaut kā es nebiju redzējis, ka viņi tik intensīvi strādātu pie sava starta manevra, kā tas bija šajās sacensībās. Mēģināšu izprasīt atbildi no jums, vai tiešām tas bija jūsu pirksts? Skaidrs ir tā, ka ja tevi uzmundrina kāds, pieņemsim pie starta, ja tu ej viens pats, tu taisi starta vietu. Viens pats, tā kā mēs esam pieraduši, ja? Tad varbūt tu tā nesakoncentrējies, bet ja tu tāds 10 reizes pasaki, provē izcelt startu, jo šī trasē ļoti grūti apdzīt. Redz, tas iedarbojās, jo jūs ievērojāt, varbūt holandiešiem vēl kādam bija kāds līdzi. Un tas arī bija tas, kas mums bija jāizdara. Jāizceļ starts. Pirmajā starta līkumā mēs bijām pirmie. Fotogrāfijas ir Latvijas vārds, sponsori, viss redzams. Tas bija tas, ko mums vajag. Pēc tam, kurš palika savā vietā, tas palika savā vietā, atkrita, bet tas tikai normāli, pie tā jāstrādā. Tā kā, tas ir skaidrs, ka džekiem ar psiholoģisko stāvokli viss ir kārtībā. Tiem, kas izcēla startus un pierādīja, ka viņi grib un ir super. Tas ir tas, ko es gribēju pateikt, kad svarīgākais, kā es teicu, ir pirms starta stāvēt viņam blakus un pateikt, tu vari. Viņš pierāda, ka tu vari. Dāvis, pieņemsim, es nedomāju, ka viņš izcēl startu. Mēs tā kā smējāmies, ka viņš varētu, bet beigās es sapratu, ka viņš ir nobriedzis to izdarīt un pielikām vēl jāvārdu un viņš to izdarīja. Agri, saki, vai tev izbrīnīja mans uzaicinājums piedalīties komandā un kā tu pats jūties tajā komandā un kādas bija tieši tavas funkcijas, ko tu darīji un ko tu izdarīji, lai sportisti sasniegtu rezultātu tādu, kādu viņi ir sasnieguši? Tad jāsāk par Indai. Tā atbilde varbūt nav
tāda viennozīmīga. Pirmkārt, es ņemot vērā to, ka man sports ir ļoti tūs, jā. Es jūtos, varētu teikt, priecīgs un lepns, kad es esmu Latvijas komandas sastāvā, jā. Tas ir viens, un otra lieta, es kā teikt, kā līdzjutējs, es esmu bijis motokrosā no bērna kājas, un tāpēc man šis sporta veids ir mīļš un tūs. Tāpēc es arī varbūt savādāk bišķi uz to lietu skatījos. Attiecībā tas ir par komandu. Es jūtos lepns un priecīgs, un tiešām tā bija komanda. Ja? Otra lieta, pat cik es biju strādājis ar stājhokeja izlases, Latvijas stājhokeja invalīdu izlases jau vairākus gadus un bijis vairākos čempionātos. Man, teiksim, nesoties uz to, ne tikai uz manu ilgo darbu stāžu, bet arī uz to, ka es biju strādājis ar sportistiem. Un arī manā iepriekšējā, ka teikt, visā gaitā iznāca ļoti daudz tiešām motosportistiem strādāt, ja? Un palīdzēt iespēju robežās viņiem. Tā kā man tā sfēra sveša nebija. Un es zināju, ko man vajag līdzi un ko man vajag sagatavot un par ko jādomā. Ja? Un pēdējais tieši par pēdējā jautājuma daļu par sportistiem. Es domāju, traumu nebija, tas ir viens. Ja? Es tikko gribēju teikt, ja sportists ir vesels un kauli vietā, ja, tad es esmu priecīgs. Ja? Un lielākā daļa iznāca, teiksim, tāds sīk, pavisam maz sīks sadzīves traumiņas, kas bija varbūt apkārtā komanda. Un uz ēniem iznāca vairāk, teiksim, pastrādāt pa muguru, pa muskuļiem, pa masāžu, pa tādām lietām vairāk. Lai gan Tomam es redzēju beigās apbintēt roku. Jā, lieliem meistariem arī visādi gadās. Viņš nejauši izpūtēja, pieķēra roku, kas varbūt ir ābečinieka līmenis, kur ķert, kur neķert. Tas laikam pēc viņa izstāšanās. Jā, viņš laikam bija satraucies un, diemžēl, rokai bija nopietnas, vismaz otrās pakāpes apdegums. Bet tas ir trauma, bet priekš sporta, paldies Dievam, tas nebija ilgstoši. Es domāju, ka viņš jau pēc nedēļas varēs ar pilnu spēku darboties. Kas bija pašas, ja varētu teikt, pieprasītākās zāles šajā nedēļas nogalē? Ņemot vērā laika apstākļus, var teikt, vispieprasītākās bija tāds apaugstēšanās klepus, galvas sāpes. Tieši tāds ikdienas sadzīvisks, jo apstākļi tomēr bija gan lietas bija dienas, gan drūms. Mums jau arī sportisti arī brauc neīpaši veseli, viņš čaudīja, klepoja. Jā, viņi jau, var teikt, viena daļa jau tāda bija pirms tam. Un tālāk, bet līdz temperatūrām un līdz tam, ka viņi nav spējīgi darboties, mēs nenolaidāmies. Es biju priecīgs par to, arī par viņu izturību. Varbūt vienam kaut kas vairāks bija, vienam mazāk, bet viņi bija savā līmenī. Vienīgais, ja man tā prasīt par nākotni, vienīgais no savu viedokļu, es saprotu, ka tas ir saistīts ar tīra naudu. Ja? Bet manīm domāt, ka būtu labi, ja tā būtu, tas jāzina treneriem vai nedēļu vai 2 nedēļas, ja? Šādu komandu treniņu nometni. Ja? Viņi kopā trenētos. Tas doktors, esmu bijis hokeja treniņu nometnēs. Tas doktors sagatavo visu pie slodzēm, atjaunošanās līdzekļus. Paši sportisti visu laiku dzīvo kopā ar visu komandu. Un tas daudz. Tas ļoti daudz ko dod. Paldies, Agris Kujevskis, komandas dakteris, Eiropas Nacionālajā motokrosā. Paldies!